Kalnu suņu kluba biedri ar saviem trīskrāsainajiem mīluļiem. Latvijas-Šveices Kalnu suņu klubs pastāv jau 20 gadus, apvienojot 4 vēsturisko Šveices Kalnu suņu šķirņu, Bernes ganu suņu, Lielo Šveices ganu suņu, Etnabūkas ganu suņu un Apenceles ganu suņu cilvēkus. Šodien kluba karognes Gunārs, kura mājās šobrīd ir 4 Bernes ganu suņi, un viņš pārstāv audzētavu Inspājerlendu. Bet ratu vilkšanas prasmes sava saimnieka Alekseja pavadībā demonstrē Ārgos, kurš ir kluba pieredzējušākais ratu vilkšanas meistars. Ārgos ir lielais Šveices ganu suns, un ratu vilkšana un krāvu pārvadāšana ir vēsturiskie šīs šķirnes darba uzdevumi. Ārgos šos uzdevumus veids nevainojami atbildīgi un precīzi. Šodien mēs iepazīstināsim ar 3 no mūsu šķirnēm. Apenceles ganu suņi, kas Latvijā ir ļoti reta šķirne, šodien, diemžēl, ir aizņemti citos darbos. Iepazīšanos sāksim ar Bernes ganu suņiem. Maigie giganti no Šveices Altiem ir uzreiz atpazīstami pēc skaistā gaspalvainā trīskrāsu kažoga. Šie lielie suņi ir slaveni ar savu mierīgo un sirsnīgo raksturu, izpelnoties uzticību ģimenes kompanjonu reputāciju. Mūsdienās bernieši strādā kā darba suņi, terapijas suņi un pat dienesta suņi, taču pats populārākais viņu darbs ir būt ģimenes mīluļiem. Šiem suņiem ir maiga daba un vēlme izpatikt saimniekiem, kas patiešām padara tos par lieliskiem ģimenes suņiem. Suņi ir maigi, rotaļīgi un savas draudzīgās personības un ģimeniskās uzticības dēļ Bernes ganu suņiem nepatīk ilgi palikt vienatnē. Šī nebūs piemērota šķirne cilvēkiem, kas strādā ilgas darba stundas un vēlēsies suni, kurš laimīgi var būt mājās viens pats. Bernieši ir viena no aktīvākajām milzu šķirnēm. Kā daudzpusīgu šķirni, Bernes ganu suni var iesaistīt visdažādākajās apmācībās, suņu sporta veidos, piemēram, vilkšana, peldēšana, meklēšana, triku apmācība. Bernietis būs neizsakāma prieka no āra aktivitātēm. Suns ar prieku pievienosies jums pārgājienos, kārtīgi izklaidēsies sniega rotaļās, un daudzi bernieši mīl arī peldēt. Skaistā garā apmetojuma dēļ kopšanai nepieciešama regulāra ķemmēšana, un izķemmēto zīdaino spalvu daudzi saimnieki sakrāja un pēc tam savēra pavadienos un atdod zeķes, džemperes, cepures un šalves. Tagad iepazīsimies ar prezentācijas dalībniekiem. Audzētavu Praide Doravu šodien prezentē īpašniece Svetlana ar vienu no mūsu kluba cienījamākajiem berniešiem, veterānu Vezu, kuram jau pat visam drīz būs 11 gadi. Aplaudējam Vezu! Vezūs, neskatoties uz saviem cienījamajiem gadiem, joprojām ir dzīvespriecīgs un ieinteresēts piedalīties visās saimnieces ikdienas gaitās.
Viņa pavada vienmēr aktīvo, jautro un nenogurstošo Frederiku. Frederiks ir īsts saimnieces Sandras klēpjas sunītis. Frederiks piedalās visās ģimenes aktivitātēs un pat kopā ar saimnieci vingro. Aplausi Frederikam! Bērnes ganas suns Ursus. Bērnes ganas suns Ursus šodien uz izstādi ir atvedis visu savu ģimeni, bet Rīgā vienā komandā viņš strādā ar saimnieku Rinaldu. Rinalds iegulda daudz laika un pacietības Ursus skološanā, gan Rīga gudrībās, gan paklausībā. Viņi abi apmeklē pat K9 nodarbības. Ursus pārsteidzoši azartiski ir gatavs pienest aportu. Šis bērnes ganu suņiem ir neraksturīgs triks. Aha, Ursus šodien grib rotaļāties vairāk nekā. Ursusam ir ļoti enerģisks un temperamentīgs raksturs. Tādēļ daudzās nodarbības palīdz dedzināt neizsīkstošo enerģiju. Saimnieks saka, ka Ursusam ir gan mednieka instinkti, gan dārznieka tieksmes, un kucēna vecumā bijušas arī galdnieka talants. Jo virtuves galda kājas ar zobiem tā novirpotas, ka ieguvušas apaļas formas. Ursusam ir arī sava personīgā miega mantiņa, tīvāna spilvena stūrīši, kuru zelēšana palīdz vakaros pēc intensīvas dienas ātrāk iesnausties. Aplausi Ursusam un saimniekam Rinaldam. Morletī kopā ar saimnieci Mairu šodien pārstāv audzētavu Baltikrozu. Saimniece saka, ka Morletī ir klēpjas sunītis, kuram ļoti vajadzīga mīlestība. Saimniekiem pretī tiek sniegta uzticība, cieši acu skats un ikvakara mīļuma rituāli. Morletī piemīt makšķernieka, santehniķa un dārzkopja talants. Arī automehāniķa prasmes, jo jau kuro reizi ir nograusts auto piekabes vats. Un viņam ļoti garšo ogas, bet īpaši zemenes. Saimnieki pagājušajā gadā palikuši uz zemeņu ražas, jo tās tika novāktas jau zaļas. Aplausi Morletī! Liesma šodien ir kopā ar savu saimnieci Elīnu, Afiksa, Trūs simpatija īpašnieci. Prezentēt suņus Elīnai palīdz dēls Rinalds. Liesma labi saprotas un daudz laika pavada komunikācijā ar zirgiem. Un zirgi ir saimnieces vaļas prieks. Tas ir fantastisks skats, kad pa meža daku nāk zirgs un tam blakus skaistais bērnes gāmas suns. Un Liesma nepacietīgi gaida vasaru un ogu laiku, jo visgaršīgākās tās taču ir tieši no krūma. Šodien audzētavu pārstāv arī Liesmas bērni, Severīns un Skārleta. Skārlete kopā ar saimnieci aktīvi apmeklē suņu skoliņu un ar lielu entuziasmu mācās. Bet Skārletes vaļas prieks ir sienu dizains, jo, ja ilgākas stundas jāpaliek mājās vienai, saimnieci sagaidīs jauns sienas ornaments. Severīns šodien ir atbraucis no Somijas, lai piedalītos izstādē un pārstāvētu audzētavu.
Aplausi! Gerijs ar saimnieci Sniežanu pārstāv audzētavu kanībēru. Sniežana ir stingra un prasīga saimniece un iegulda daudz darbu, lai suņi būtu ļoti paklausīgi. Viņa viena var iet pastaigās ar saviem 3 berniešiem, Entlebūheru un Spanielu, un visa kompānija uzvedīsies izcili. Gelī ir ļoti labsirdīgs un sirsnīgs suns. Interesanti, ka viņš ilgu laiku var vērot, ko dara citi, un tad pats to atkārtot. Ikdienā labākais kompanjons ir Entlebūhes ganu suns Bulats. Un visjautrākā aktivitāte ir skriešana pēc saimnieces mestās rotaļlietas. Paldies Gerijam un Sniežanai! Afiksu Lilagarten-Bernsteinu pārstāv īpašniece Inese ar savu visfantastiskāko palīgu Margarietu, kopā ar Kriksi, Megrē un Nemo. Nemo Latvijā ir ieradies no Ungārijas un lieliski iejuties Ineses 4 berniešu kompānijā. Nemo tikko sasniedzis junioru vecumu, un viņa jaunā stihija ir nodarbības peldbaseinā. Inese saka, ka mājās Nemo ir īsts mammas puika un visur seko saimniecei kā ēna. Arī Megrē patīk peldēt, un viņš to vislabprātāk dara pirmais dīķī. Megrē ir īstens ceļotājs, jo kopā ar saimnieci daudz piedalās izstādēs ārzemēs, un līdz ar to daudz laika ir pavadījis tālos braucienos. Kriksis esot Ineses berniešu bariņa priekšniece, nepārtraukti visus pieskata un kontrolē situāciju. Kriksis ir uzņēmusies šefību par Nemo un izturas kā īsta mamma. Pieskata, savar, samīļo un iedrošina. Aplausi! Un ar aplausiem sakām paldies Bernes ganu suņiem un saimniekiem. Šveices kalnu suņu šķirnēm un vēsturiski senākā šķirne. Šķirnes dzimtene ir Šveices Alpi, un tur lielie šveicieši tika audzēti kā universāli darba suņi, kas varēja sargāt fermu, ganīt lopus un vilkt dažādas sīkas kravas. Lielais Šveices ganu suns ir apķērīgs, viegli apmācāms, tomēr reizēm mēdz būt spītīgs un ietiepīgs. Suņiem tomēr patīk veikt uzdevumus un sagādāt prieku saviem saimniekiem, un šveicieši teicami darbojas dažādās sporta disciplīnās. Lielais šveicietis ir drosmīgs suns, kurš uzdrīkstas reaģēt, pie tam pēc savas situācijas izpratnes, kas bieži vien ir pārsteidzoši trāpīga. Lai arī šiem suņiem nav viegli sevi sabalansēt intelektu, bērnišķīgo uzvedību un ģenētisko darba suņa instinktu, mūsdienās viņi ir lieliski ģimenes kompanjoni. Lielie šveicieši nav suņi, kuriem patīk pavadīt laiku vieniem. Saimniekam jābūt gatavam, ka suns sekos it visur. Laiks iepazīsties ar dalībniekiem. Audzētavs Solmenus šodien pārstāv Agati kopā ar Burkānu,
Un burkāns pie šāda mājas vārda tika ne tādēļ, ka viņam garšo burkāni, bet gan tādēļ, ka agrā vecumā viņai bija oranža kaklasīgsniņa. Burkāns dzīvo 4 lielo šveiciešu kompānijā, un lai arī ir jaunākās savā barā nepārtraukti pārbauda pārējo dāmu pacietību un mērķtiecīgi skatās uz galveno vietu tronī. Aplausi! Afiksu Bonera vārdu pārstāv Olga kopā ar Brabusu. Lai arī Brabus ir ļoti pašpārliecināts un pašapzinīgs, viņa rakstura nianses ir interesantas, jo viņā nepārtraukti cīnās 2 pretēji spēki. Viņš grib būt ļoti mīļš un paklausīgs, bet tajā pašā laikā nepārtraukti domā, vai šādi izturoties es nekāpju lejā no troņa. Jā, var teikt, Brabus ir liels snobs. Aplausi, Brabus. Baiba ir audzētavas Filermo īpašniece un šodien piedalās kopā ar savas audzētavas skaisto šveices gamsunu Bosīti. Bosītis ir liels un varens suns, un tikpat plaša un bezgala mīļa un pilna ir viņas sirds. Bosītis ir inteliģents un gudris, bet arī emocionāls. Saimniece saka, ka viņš ir gandrīz cilvēks, tikai nerunā cilvēku valodā, bet savā, lielo šveiciešu valodā. Aplausi Bosītim un Baibai. Marija ar mistēriju arī no Afiksa Bonera vārda. Brabusa meita mistērija ir trakulīga, jautra un aizrautīga. Viņa varētu būt kā hiperaktīvs bērns, kurš nepazīst nekādus rāmjus. Jā, ne saimnieces Olgas stingrā audzināšana. Jāpiebilst, ka mistērija 2023. gadā ieguva pasaules junioru uzvarētāju titulu. Aplausi! Freida šodien ir kopā ar savu jauno saimnieci Aneti. Freidai ir tikai 10 mēneši, bet pilnībā izpaužas šveiciešu pašpārliecinātība, gudrība un drosme. Viņa neapzinās, cik strauji no maza kucēna izaugusi par augumā lielu suni un joprojām grib ielīst saimniekam klēpī. Freida ģimenē dzīvo kopā ar 3 kaķiem un lieliski zina, kā veidot attiecības ar katru no viņiem. Freidas lielākais gardums esot lielopa kauliņš, bet spēlēties patīk ar pīkstošām mantiņām. Freidas ģimene saka, ka vairs nevar iedomāties ikdienu un svētkus bez viņas. Aplausi Freidai un saimniecei. Freija uz Latviju ir atbraukusi no Slovēnijas pie saimnieces Evitas, kas ir Afiksa Belfārijas stara īpašniece. Freija dzīvo kopā ar vēl 3 lielajiem šveiciešiem. Viņa ir pašpārliecināta ar mērenu spītības piedevu. Freija savā barā ir galvenā. Saimniece saka, ka nekad nav izdarījusi nekādas blēņas un stingri seko pārējo suņu uzvedībai. Vienmēr sakot, kārtībai mājās ir jābūt. Un Freija ar saimnieci šodien demonstrē Dānijā darinātus iejūga iemauktus ar oriģinālajiem apkalumiem no Šveices. Domāju, ka saimnieka plānos ir arī ratu vilkšanas apmācība. Aplausi! Sanija ir ratu vilkšanas meistara Argosa ikdienas kompanjone,
un arī viņu saimnieks Aleksejs ir iemācījis vīrieti iet iejūgā. Sanijas sirds ir tik mīļuma pilna un uzticīga, ka šķiet rauksies pāri malām. Sanijai ļoti patīk mācīties un apgūt jaunas iemaņas. Un Sanijas ikrīta rituāls, kamēr saimniece Ingrīda dzer kafiju, ir krikumsieriņu ēšana, tos nopelnot kā uzslavu par izpildītām komandām. Aplausi Sanijai un saimniecei. Un sakam ar aplausiem paldies lielajiem Šveices ganu suņiem. Un aicināsim ringā Entlebūkas ganu suņu. Šodien Entlebūkas ganu suņus pārstāvēs Bulats ar saimnieci Sniežu Žanu. Entlebūkas ganu suns ir mazākais no 4 Šveices kalnu suņu šķirnēm. Šie suņi ir ļoti aktīvi, enerģiski, pašpārliecināti, drosmīgi un ļoti jautri saskarsmē ar cilvēkiem. Viņi ir neuzpērkami un uzticīgi, sargi, draudzīgi un gudri. Pateicoties nelielā izmēra kombinācijai ar kustīgumu un veiklību, viņiem ir universālas darba spējas. Bulats par garlaicību nevar sūdzēties, jo mājās ir vēl 3 bērnas ganu suņi, kas Entlebūka ar enerģiju pilnībā nodarbina no rīta līdz vakaram. Bulats ir aktīvs, enerģisks, emocionāls. Saimniece saka, ka viņa aizraušanās ir ausu mazgāšana pārējiem sava bara suņiem. Bulatam mājās dzīvo arī kaķis, un kā mēs zinām, kaķi ir nevisai paklausīgi. Bet Bulats zina komandu. Kaķi mājās. Un šī komanda nekavējoties tiek pildīta, un kaķis no pagalma pieganīts istabā. Un Bulats šajos brīžos ir lepns par padarīto darbu un noteikti saņem saimnieces uzslavas aplausus Žanai un Bulatam. Aleksej, ejam. Ja esiet savas ģimenes četrkājainā drauga meklējumos, pirms vest mājās ģimenes kompanjonu, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un apzinieties atbildību par suņa aprūpi, apmācību un ikdienu. Pucēnu iegādājieties no atbildīga audzētāja, kurš ne tikai izstāstīs visu par šķirni, pucēna vecākiem, sarežģīto pucēna un jauna suņa audzēšanas periodu, iespējamām problēmām un grūtībām, bet būs arī padomdevējs un atbalstītājs visas suņa dzīves garumā. Pievienojieties mūsu komandai. Mēs esam saliedēts un ļoti draudzīgs kolektīvs ar kopīgām interesēm. Jūs iegūsiet domu biedrus un iespējams pat jaunus draugus, ar kuriem izvirzīt mērķus un izdzīvot lielu mīlestību pret lieliskajām Šveices kalnu suņu šķirnēm. Ar aplausiem sakām paldies Latvijas Šveices kalnu suņu kluba prezentācijas dalībniekiem. Šodien arī rīt kluba stendā blakus zālē varēsiet satikt mūsu trīskrāsainos kopā ar saimniekiem. Nāciet ciemos! Paldies visiem! Vēlreiz aplausi un paldies! Un vēl mums ir piedāvājums. Varbūt kāds no mazajiem skatītājiem vēlas kādu apli pavizināties Argos vilktajā pajūgā.
Vincents. Paldies meitenēm skaistajos tērpos. Kā var tikt uz visi? Aha, re, kur nāk, jā, lūdzu. Skrien. Tā, mums ir viena drosmīga jaukundze, Argos Luncina Asti. Viņam šis darbiņš ļoti patīk. Aha. Un atbalstīsim ar aplausiem. Vēl aplaudējam. Lai Argosam pietiek enerģijas šim aplim un vēl šodien jāuzstājas ringā. Tā, paldies visiem, paldies un tiekamies citā reizē.